dienai. Ceturtdien, 8:00 vakarā, LTV1. Parīze, 2015. gads. Žurnāla Charlie Hebdo redakcijā nogalina 12 cilvēkus. 5 gadus vēlāk žurnāliste, kura slaktiņā izdzīvoja, nāk gaismā ar atklātu stāstu par traģēdiju. Kāda ir dzīvības cena politiskajās krustugunīs? Dokumentāla filma Nekas nav piedots. Šovakar 10:00 LTV1 un replay.lv. Kad roboti būs gatavi masveidā atņemt darbu cilvēkam? Cik viegli ir viltot prezidenta vecgadu uzrunu? Saruna ar cilvēku, kas māca mākslīgam intelektam runāt latviski. 19. gada eksporta čempiona Sietildes valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiljevs. 1-1. Skatieties šovakar pēc panorāmas LTV1. Iepriekšējā sērijā mēs ieradāmies Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku. Aija un Edmunds iepazinās ar vietējo mākslinieku, uzzināja vecpilsētas noslēpumus, gandrīz iekļuva avārijā Aijas blondo matu dēļ un dejoja Lezginku mazajās kāzās. Svētkos viņi satika Akramu un Ramiņu, kuri uzaicināja mūs uz pārsteidzošu vietu – ciematu Hinalika.